Sveiki, kristīgā pasaule. Gribēju padalīties vienu lietu. Mēs te tā draudzē mēs šķetinām ienaidnieku viltības, un šodien mēs atkal, bet paldies Dievam, ka mēs varam pētīt šīs ienaidnieku viltības, un mums tas arī jādara. Un šodien arī pastīsimies vienu tādu viltību, uz ko ienaidnieks ir paķēris uz āķi ļoti daudz ticīgos, jā. Un, protams, ticīgā pasaulē daudz runā par mīlestību, jā. Mīlestību. Lūdzu, parunā kaut ko par mīlestību, jā. Pietiks. Vienreiz ar tiem grēkiem, ko tur akņāties tajos, jā, sūdos, jā, nu cik var, jā. Nu, kaut ko gaišu vai par mīlestību aiziet, labi, es jums došu par mīlestību, jā. Nu, kā ticīgais, labi, paņemsim tādu momentu, kad ticīgais domā, ka viņš ir mīlestībā, jā. Bet var izrādīties, ka pēc Dievs kāls viņš nav mīlestība, un tūlīt jūs redzēsiet to piemēru, jā. Un, teiksim, viņš ir lūkšanā, jā, viņš tur piedzīvo Dievu, jā, un tā tuvu, un tādu, jā, to patīkamo sajūtu, un tad viss ir, jā, forši. Tad viņš slavēšanā, ja mēs zinām, jā, ka daudz saka, jā, es tur biju slavēšanas festivālā, tur ir tāds vaidījums, es tur būtiski jau gāžos nost, jā, tur, un jā, pa maniem tur daudziem jau lūdzu, un viņi gāžās atpakaļ, jā, un svaidījums, un viņam liekas, ka tā ir tā mīlestība, jā, ka Dievs ir ar viņu, un Dieva mīlestība ar viņu. Un tad vēl viņš izdara tur kādam kaimiņam labu darbu, jā, tur palīdz. Jā, un atkal viņam tāda patīkama sajūta, vai jā, šitā ir tā mīlestība, jā. Bet šeit būs stop. Jūs ziniet tādu dziesmu, brauciet lēnām par tiltu draugi, jā. 1. Korintiešiem 13:4-7 ir mīlestības raksturojums. Un jāsaprot tas, ka ticīgā pasaulē nepareizi mēģina kaut uzreiz ienest šo mīlestību, jā. Un, teiksim, kaut kā mēģina izspiest ar kaut kādu vardarbību, jā, bez mazliet, kad jā, uztais kaut kādā smaidi amerikāņi, jā, un staigā apkārt, jā, un Dievs tev mīl, jā, un kaut kā, kas ir, kaut kā tas ir tāds nedabīgs, kaut kāds stāvoklis, jā, jo mīlestība jāatcerās, tas ir pats pēdējais, jā, tikumos, tas ir tā kā tikuma kopums, jā, un Pāvils 1. Korintiešu 13:4-7 Dievs visu to, jā, mīlestības raksturojumu, jā. Un skatieties, jā, tur ir ļoti daudz uzskaitīts. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība neskauža un tā tālāk. Nu, jūs varat paši to izlasīt, ja es nelasīšu, jā. Tagad ir moments tāds, jā, un tu nedrīkst pateikt, tu, kas klausies un skaties. Es atklāts pret sevi, jā, un pret Dievu. Ja kaut viens tev tur trūkst, tu nevari teikt, ka tev ir mīlestība. Tā ir rītīgā Dieva mīlestība, tāpēc, ka tas, kas tevī tur trūkst, ar to tev ir jācīnās, saprot? Un te ir tas moments, kad Sātans ir daudz ticīgos piemānījis, ka viņiem liekas, jā, ka pietiks tikai slavēšana, jā, āršķirīgām darbībām, jā, un tagad viss, jā, man ir šī mīlestība, es viņu varbūt tās sajūtu kaut kādu fiziku, kaut kādas tur patīkamās sajūtas, nē. Jo kur sākās atkal īstā ticības, ticīgi cilvēks skāli, jā, kārdinājums. Tur parādīsies, kas tu esi, jā, un kā tu esi veidots, jā, kāds ir tevī gars, jā. Un tagad notiek tā, ka, jā, varbūt kāds ticīgais, jā, tipiskais ar piemēram, ka daudz ticīgais tur saka, jā, es jūsu visus mīlu, jā, jūs mazie čabulīši, jā, jūs dzintari gabaliņi un tā tālāk, jā, visi šitie teksti, jā, tur metiet man tur cietumos un kaut lai man zāļie pirkstus, jā, un visu, jā, un šitie teksti aiziet, jā, un tagad pienāk kaut kāds mirklis, jā, kaut kāds ikdienā mums ir ļoti daudz epizodes, jā, es šeit stāvot pie kancels, es turpināšu runāt par praktiskām lietām, jo ticība tā ir prakse. Es vienkārši dalos no arī savas ticības, jā, pieredzi, jā, kas notiekās, ka ir tik nenormāli daudz visāds epizodes, jā. Un tagad, jā, paņemiet tāds ticīgais, jā, tur viss smulk, tur dievkalpojums, jā, viss notiekās, tagad beidzās
dievkalpojums un pienākot vienu mazu epizodi, jā. Un tas ticīgais, jā, tur kaut ko tur izsakās, kas te ir, kāpēc tu te tā izdarījies, ko tam te jābūt tā, ko tu te, vai tu nezini, ka tas ir tā, kas ir lielais varonis, kur palika tavu ticību, kur tu tavu mīlestību palika, jā, un atkal, un beidz šitos attaisnojumus vienreiz, jā, šitās muļķības vienreiz, tas nav mazsvarīgi tas, kas notikās. Tev tikai tā liekas, jā, ka es tur nopirktos, jā, un tas jau tur kaut kur palika, jā. Es esmu ārešķīgi kristietīts, jā, viss tur, jā, viss man tur pričoska, jā, viss tur tāds staigā, jā. Nē, tev varbūt liekas, ka tu tikai apmāni, tā tu ar cilvēkiem, jā, uzlikt kaut kādu masku, jā, kā mēs to ļoti daudz bieži darām, jā. Man arī vakar patika viena ticīgo, mēs runājam, viņš pateica tādu, viņš teica par tām maskām, ja, kad mēs uzliekam tā masku, jā, pats svētums, jā, tad uzliekam tā masku, īstenībā iekšā ir, visu laiku tur kaut kāda ir tur neapmierinātība, nepacietība, jā, un pienāk kaut kāds sīkums, jā, kaut kāds, jā, kur cilvēks, teiksim, ir jāgaida, jā. Teiksim, tur kaut kāds jau vai, vistipiskāk pārstākā epizode, jā. Un viss laimīgi, un tagad pēkšņi viens cilvēks, jā, teiksim, kaut vai viņš tur toaletē, jā, kavējās, un tagad, cik tad var ilgi gaida, ko viņš tur tik ilgi, jā, laikam jāizskrien un tā toalete jāatrau vaļā, jā, davai, kusties, jā, saprotiet, kas tas tāds bija? Tev liekas, ka tas bija mazsvarīgi, reku to bija viena epizode un viss tavu mīlestību. Kur tad bija palikt tā tavu mīlestību? Ja? Kur? Jā, viss gatavs. Jā, un tev jau liekas, labi, es jau pateicu, tas jau bija ārešķīgi, bet kas tur notiekās vēl iekšā? Ja? Ka tur ir tā, čūska, jā, tā lepnība ar visām tām daudzajām galvām. Un tāpēc arī es saku, kad skatieties, dārgie brāļi, māsas, katru šādu epizodi, jo viņi nav mazsvarīgi. Jā, tev liekas, ka tu var noslēgt no citiem, bet no Dieva tāpat nenoslēpjas. Un šādi mazie eksāmeni, jā, viens pēc otra tāda mums ir dienā, un tāpēc tie ir jāpēd tā. Es baigi bieži, runāju par tām sajūtām, un es arī turpināšu to, jo tas ir ļoti svarīgi, kāda ir mūsu reakcija, ja tu neproti šādās mazos lietās pazemoties, pareizi iznest, jā, iziet cauri, jā, pazemībā, jā, Dievs, es to pieņemu, jā, nekāda problēmas, pagaidīšu, jā, labi, viņš man apvaino, jā, nekāda problēma, Dievs. Lai notiek tavu gribu, es esmu to pelnījis, es to pieņemu, Dievs kā no tavas rokas, jā. Un tā ir īstā Dieva mīlestība, jā. Un tāpēc daudzi ir vienkārši apmainīgi, ka viņi domā, ka tas ir kaut kāds, es nezinu, kaut kāds, jā, ka tu esi dabūjis kaut kādu kaifu, jā, teiksim, slavēšanas, jā, vai, es neesmu pret, jā, ka, teiksim, ka tu izjūti, jā, to Dieva tuvumu, bet nevajag vienkārši uz to ieciklēties, jā, un nevajag dzīvot kaut kādā pašapmānā ilūzijās, ja, kad tā ir tā mīlestība, jā. Jo mīlestība, tur jūs redzēt tajā Pāvila vēstulē, tur tas uzskaitījums ir ļoti, ļoti liels, jā, lēnprātīgi, jā, kas ir lēnprātīgi, jā, kas ir tālāk neskauž, kas ir pacietīgi, jā, tur ir vēl pazemība, tur ir žēlsirdība, bet žēlsirdība ne tikai par tiem, kas izturās pret mums labi, bet kas izturās slikti, jā, jo ļoti daudz pret mums izturās slikti, un tad tev ir jāparāda tā mīlestība, jā, jo būsim atklāti, arī, ja tā atklāt, jā, jau arī ticīgie savā starpā, jo, jā, ļoti daudzos gadījumos, nav tāda, jā, mīlestība, jā, jo tur jau arī ir tas pieejams netīrais, jā, bet daudzos, te ir kaut kāds, jā, kas tevi, visādi nīcina, dara pāri, jā, un teiksim, aizēj, jā, teiksim, viņam ir dzimšanas diena, aizēj, apsveic viņu, jā,
Viņš tev, teiksim, visā dara pāri, jā, tur apsteidz dzimšanas dienā, jā, izdara kaut ko labu viņam, vod kur ir īstā mīlestība, tas, ko Dievs pieprasa. Tas, ka tur pakaifoja, jā, tas neko neliecina. Tas ir tas īstais. Un tāpēc jautājums, kā to var trenēt, vienkārši pirmais, kas ir vienkārši jāsāk ticīgajam jau pats pirmais, ja es pateikšu to pirmo atslēgu vārdu, viņam jāatzīst, ka viņā tas ir. Jo sliktākais ir tas, ka daudz ticīgam negrib vienkārši atzīt. Viņi grib uzlikt jau šīs maskas un tēlot, ka viņos tas nav. Jo neviens jau negrib būt tas grēkās, būsim godīgi, jā. Ko tam gribās, jā, teiksim, viss tur, jā, man viss tur ir kārtībā, man viss ir perfekti, Dievs man svētī, man viss ir. Un tagad atnāk tur viens tāds vienkārši stāsts, man tas ir, jā, tad es tur, tad man šitas tur vēl ir, un tad tie citi saķer galvas un domā, kas tev ir, tev viss kārtībā? Vecīgi, vai tev viss ir kārtībā? Kas ar tevi notiek? Kaut kāds tāds jocīgs. Nē, viņš vienkārši atklāts Dievu priekšā. Ka jāatzīst, ka tev ir un jāsāk šī cīņa. Kā notiek cīņa ir ar lūkšanu. Dievs, jā, piedod manī tas ir, un tad pazemoties, jā, es pieņemu visus tos apstākļus, kā no tavas rokas. Dievs palīdz, es negribu būt šitajā te, kas no manīm lien ārā, jā, vai nepacietība, vai kaut kāds, es nezinu, vai skaitinājums, vai es nezinu, vēl neapmierinātība, jā, vai kaut kāds depresīvs stāvoklis, jā, vai skumjas nepareizās, vai es nezinu, kaut kāda pašpārliecinātība, jā, viss tas, ko es tagad saucu, tas ir sajūts, protams, ka tā tas notiekās, tā pamazām šī čūska, tā tiek smacēta, jā. Es parādīju to garīgo principu, kā tas notiek, jā, apmēram. Tā jāskatās, jā, tā kā, jā, darbs nopietni, bet, jā, labā ziņa, kad Dievs tiešām palīdz, jā. Un es arī gribētu, vēlēt, lai, jā, praktizēju ticību un, jā, tad viss būs kārtībā un pētiet sevi, analizējiet sevi. Jo ticības dzīve tā ir analīze. Ja Dievs šajā gadījumā, kas notiksies? Dievs, viņa žēlastības sāks līdzdarboties. Tu redzēsi laicīgāk šo te, tos visos tajos kārdinājumos, ja, kas līdīs no tevis, tu jau laicīgāk varēsi. Ja pirms tam tev vienkārši, tev ir te krāta, tad jau tev nāk jau dūri, un tu jau pamani, un tu jau vari, jā, laicīgi atsist. Un tā tas darbojas, un tāds ir tas Dieva žēlstības princips, kā viņš palīdzēs tev laicīgāk pamanīt, tu jau varēs laicīgāk atsist. Jā. Tā kā esiet svētīti, un Dievs ir labs.